Jā, mīļie kolēģi, es varētu klausīties jūsu runās. Man ļoti žēl, ka mēs nevaram katru jūs šeit uzaicināt uz tribīnes, bet mēs strādāsim pie tā, lai mēs varētu tādu retrītu taisīt, laikam, brīvdienu garumā un tad klausīties runas, jo man tik tiešām katrs jūsu teiktais vārds ir ārkārtīgi svarīgs un ļoti interesants. Un nav lielāka partijas suverēnā vara fanāta par mani, jūs to noteikti zinat. Jūs jau to redzējāt no arī maniem šiem te slaidiem, jā. Un tiešām dienu un nakti tikai dzīvojam pie tā, lai tā uzturētu arī partiju pie dzīvības, lai viņa augtu, lai arī biedri justos piederīgāki. Un jā, mēs saprotam, ka mums ir ļoti daudz, kas vēl darāms, ne tikai, lai mēs varētu virzīt mūsu kopā ar partneriem lielo kuģi uz vēlēšanām, bet arī, lai vairot mūsu biedru piederības sajūtu, labbūtību un savstarpējas saites. Es ļoti ceru, ka jūs arī šodien, apmeklējot šo pasākumu, kaut kā paspējāt iepazīties savā starpā, varbūt vairāk arī vēl satuvināties. Mēs tiešām, kā valde, centīsimies darīt visu, lai jūs arī nākamgad justos vēl piederīgāk, lai jums būtu daudz dažādu arī nodarbību un pasākumu, un lai mēs augtu gan kā kolektīvs, gan kā partija, gan arī jūs katrs spētu augt un darīt visu, ko mēs esam jau šodien nosprauduši mūsu šajā te programmā. Bet divos vārdos, par to, ko mēs šodien dzirdējām, ir, protams, tagad sākusies priekšvēlēšana cīņa un notiek tur dalīšanās klubiņos, kas ar ko iesdraudzēties un kas neiesdraudzēties. Un tad sākās, tur visādas apsaukāšanās un viss kaut kas. Man tiešām es gribētu novēlēt mums visiem justies tā, kā es personīgi jutos pirms vēlēšanām, tajā pašā pēdējā posmā, kad bija jāsaņem visi spēki un jāuzvar, jo es uzskatu, ka tā ir mūsu uzvara, lai mēs izbrīnījām visus un tiešām visi nāca prasīt, kā mums tas izdevās, tā ir mūsu kopīgā uzvara, neskatīties apkārt, neatskatīties uz to, kas tur mēģina kaut ko mest, kaut kādas akmeņus vai netīrumus, vienkārši iet uz savu ceļu, nospraust to ceļu, kāds viņš mums ir, kāds mums šodien tika nosprausts, un vispār neskatīties pa malām. Lai tur notiek kas apkārt, lai tur suņi rej vai kāds dzied vai kliedz, pilnīgi vienalga. Mums ir mūsu ceļš, un mēs tiešām esam paši labākie. Mums nevajag apšaubīt savas vērtības, mums viņas ir stingri, noteiktas, mēs stingri stāvam uz abām kājām. Un nevajag tagad atskatīties, vai tas ir pareizi vai nav pareizi tas, ko mēs darām. Šodien mēs paši sev apliecinām, ka tas ir vispareizākais ceļš, kādu mēs ejam. Un mēs esam tieši šī vērtība, kura partijai ir nepieciešama. Tas mūsu kodols un tie visi mūsu darbi, kas runā paši par sevi. Es gribu pateikt lielu paldies visiem, kas šodien apmeklē mūsu pasākumu, visiem, kas teica runas un īpaši paldies, protams, ir mūsu valdei, kurā radīja šos te dokumentus, un Uģis un Dāvids ļoti daudz strādāja. Paldies viņiem īpaši. Un, protams, ka šīs pasākums nevarētu notikt, ja mums nebūtu mūsu brīnišķīgā konferences komanda, kura jau kuro pasākumu veiksmīgi rada no nekā, vienkārši uz līdzenas vietas un pasākumam pat notiekot paralēli risina visu un atrisina teicam. Es gribu pateikt paldies mūsu Oksanai. Māsai Inesai un Kristīnai. Jelenai, mūsu Artūram un Maksimam, mūsu vēlēšanu komisijai, balsošanas komisijai.
Liels paldies Anatolijam un Osvaldam. Jā, un paldies Andrejam, kurš pēc tam tagad visu šo te brīnumu graizīs mazos gabaliņos un baros iekšā mums. Paldies Andrejam arī to iepriekš. Jā. Un paldies, protams, arī Večeslavam par to, ka viņš vadīja šo sapulci. Un mēs paliekam, tīklojamies, turpinām sazināties, sarunāties, un mēs esam brīvi. Bet tagad, pēdējais ir, kas mums ir jāpiesaka. Es saprotu, ka mums ir vēl viena dāvana no Aivara, jā? Un tad noslēguma dziesma. Paldies!